Skutelis ir studijā. Nils, kā jau jauniņais komēdijas žanrā, sāka satraukties par negaidītu lielo kritiku un sāka taisnoties, kas komēdijas pasaulē, starp citu, nav īpaši stilīgi. Un arī to viņš izdarīja priekš latviešiem parastajiem tādā vissāpīgākajā veidā, salīdzinot Latviju ar Igauniju. Kas redzat, Igaunijā viss labi, Latvijā slikti, Latvija pieprasa miljardus, Igaunija neko. Bet arī šeit jaunajam censonim Nilam īpaši labi neveicās, jo tabuliņa, lai arī jauka, paldies, nav gluži precīza. Pirmkārt, kā jau es teicu, tikko Latvija neko no Krievijas nav pieprasījusi. Otrakārt, arī Igaunija ir izpētījusi PSRS radītos zaudējumus, kuri ir aprakstīti 2004. gadā izdotajā grāmatā ar nosaukumu, jūs teicēsiet, Baltā grāmata. Un tāda, starp citu, nav šī baltā grāmata, ko jūs redzat tagad, un to arī, starp citu, pierāda internetā ceļojoša meme, ka tā ir pilnīgi cita grāmata. Treškārt, korektumam būtu noderējis tabuliņā iekļaut arī visnotaļ draudzīgo Lietuvu, citādi viņi mums nekad nebeigs savukārt par zirga galvām, un, starp citu, cienījamie lietuvieši, izdomājiet kaut ko jaunu. Tātad, Lietuvas valdības komisija jau 97. gadā paziņoja, ka okupācijas zaudējuma apmērs ir $668 miljardi pret mūsējiem 185 miljardiem eiro. Tāpēc jautājums Nilam, kāpēc tad tas nav tabuliņā? Turpinam traktēt, jau ir 26. aprīlis, kad Nils sāk skaidrot, ko ar šo savu memi esot domājis, sakot, ka ar šo gribēja pievērst sabiedrības uzmanību, ka mums ir jābeidz lūkoties pagātnē un sen ir laiks pievērsties nākotnē. No Nila vēlmes aizmirst pagātni izriet, ka uz 9. maija svinībām viņš iet neplānot.